Latvijas čempioni Jēkabpils Lūši augstākās raudas Eiropas klubu turnīrā Čempionu līgā spēlē pirmo reizi. Jau pirmajā kārtā latviešiem uzreiz pretī Šveices čempione Šēnerverda. Tāda līmeņa ugunskristības skatītāju piepildītajā jaunajā Jēkabpils sporta hallē Lūši sāka brīnišķīgi 2-0 jau pašā sākumā. Vadība saglabāta vēl pāris izspēlēs, bet lūzums bija seta vidū, kad šveicieši ieguva +8 un seta beigās 16-25. Otrajā setā visu setu vadībā Lūši. Cīņa punkts punktā, tikai ar trešo setbumbu vēsturiska pirmā Čempionu līgas uzvara atsevišķā setā Lūšiem 25-23. Lūšu lidojumu viesi apturēja nekavējoties 0-5 sākums trešajam setam un beigās setā paliekot tikai uz 14 punktiem. Gāzi Šēnerverda neatlaida. Lielisks servis apgrūtināja latviešu uzbrukumu veidošanu un visā setā viesi saglabāja 5 punktu pārsvaru līdz pat seta izskaņai 21-25 un 3-1 uzvaru Šēnerverdai. Neteikšu, ka viņi kaut kā baigi parādīja. Iekritām varbūt atsevišķos novietojumos, ko noteikti arī analizēs treneris Mārcis. Bet nekas pārdabisks. Ar tādām komandām mēs spēlējam Igaunijā un viņi nav neuzvarami. Tāpēc varbūt tiktos mēs ar viņiem ap Ziemassvētku laiku un viss būtu daudz savādāk. Piemēram, Jānis Medens aizgāja, atnāca Pāvels, aizgāja Armands Aboliņš, atnāca Armands Rokjans. Mums ir jāsaspēlēs kopā. Cik mēs esam varbūt mēnesi kopā, mums reiz Čempionu līgā jāspēlē. Pēc nedēļas atbildes spēle jau Šveicē. Nākamajā kārtā iekļūs labākā komanda 2 spēļu summā. Pirms Jēkabpils Lūšiem Latvija Čempionu līgā bija pārstāvēta tālajā 1996. gadā, kad tā laika superklubs Vildoga Ventspils Nafta teju iekļuva fināla četrniekā.